Trīsgadīgā Elza kopā ar tēti un mammu bija viena no dalībniekiem pirmajā Ilūgstes novada pašizgatavoto kuģu regatē. Elzas pārstāvētā ģimenes komanda sacensībās piedalījās pat ar 2 ūdensbraucamajiem. Kāpēc izdomājāt piedalīties? Elza, kāpēc mēs piedalīsimies? Vai interesantāk būtu? Interesantāk būtu. Kā jums šāda ideja, kad no tāda regata pirmo reizi? Visur jāpiedalās, Elza? Jā. Mēs visur piedalāmies, ja? Visos pasākumos, ja? Jā. Un pat tev mazais kuģis vēl viens ir. Jā. Ja? Tu pasažieris arī parāda tam te, kur tev pasažieris Pasažieris? Kas tev tur ir iekšā pa pasažieru? Ne tradicionālais kuģis ar pasažieru. Kas tas ir? Lācītis? Lācītis izslidotājs. Lai gan sākotnēji šķita, ka Elzai ar mazo kuģīti būs grūti pārspēt pārējos, tomēr izrādījās gluži pretējais. Jo vieglāks kuģītis, jo straumi to ātrāk nes uz priekšu. Kuģi startēja dažādās klasēs – koka, burinieku un netradicionālajā nākotnes klasē. Ja vieni sacensību dalībnieki bija vairāk padomājuši par kuģa izskatu, tad citi par to, lai tas ātrāk peldētu uz priekšu. Kā piemēram 12-gadīgais Rudolfs bija vienīgais, kurš savu kuģi bija izveidojis ar motoru. Es atradu savās vecajās bērnu, kad vēl biju maziņš spēļmantās, atradu vecu motoru. Un, protams, man brālim arī patīk arī visādas tehnikas, un pie viņa atradu slēdzīti. Tad man palīdzēja tētis satīšīt baterijas pareizi, visu saliku pareizi, un tad tikai, kad es to visu biju salicis, kad viss strādāja, vajadzēja izdomāt, lai viņš ietu pareizi, bet šodien viņš negribēja iet, kā vajadzēja bišķi. Atpakaļ gaitā viņš tur apgriezās tev. Jā. Šis bija pirmais gads, kad Ilūgstes upē tika organizēta pašizgatavoto kuģu regate. Lai gan sacensību dalībnieku nebija daudz, tomēr idejas autori, vietējie jaunieši, ir apņēmības pilni šīs sacensības izveidot par tradicionālām. Jāteic, raugoties pēc līdzjutēju atsaucības, Ilūgstes novadā tas pilnīgi noteikti varētu izdoties. Paldies, patika labi. Bija kāds favorīts? Pilskalnieši. Pilskalnieši tie ir tie lielo lāci. Jā. Kā šāda ideja? Domājat, ka vajadzētu turpināt? Vajag noteikti, ļoti skaisti. Ļoti. Pirmo reizi, būs nākošreiz varbūt vēl kaut kas vairāk. Katrs regates sacensību dalībnieks ieguva balvas un motivāciju arī nākamajā gadā piedalīties, lai pārspētu šajā gadā uzstādītos ātruma rekordus un radītu jaunas oriģinālas idejas kuģu vizuālajam izskatam.